Latvijas koku būvniecības klāsterī ir apvienojušies uzņēmumi, kuriem rūp Latvija, kad ir zaļa, skaista, veselīga un ekonomiski attīstīta. Tāpēc mēs būvējam no koka, jo Latvijā ir daudz meža, apmēram 50% teritorijas aizņem mežs, un Latvijā ir uzņēmumi, kuri māk šo meža produktu koku pārvērst skaistās būvēs, kuras var stāvēt gadsimtiem ilgi, kuras var nest cilvēkiem labklājību, veselīgu dzīvesveidu un arī Latvijai varenumu visā Eiropā un arī pasaulē. Šobrīd mēs atrodamies vienā tipiskā mūsdieniskā koka būvniecības piemērā, kur Latvijas uzņēmumi būvē Rīgā Priedainas ielā 11 sociālo māju, kas ļaus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām justies labi, dzīvot skaistā, veselīgā vidē. Un tas ir viens no koka lielajiem plusiem, jo koks pats par sevi nodrošina ne tikai veselīgu vidu, bet arī veselīgu mentālo vidi, jo koka tekstūra, kas vietām ir šeit redzama, ir ļoti, ļoti laba cilvēkiem. Latvijai ir ļoti laba priekšnosacījuma, lai kļūtu par vienu no vadošajām koka būvniecības valstīm Eiropā un ne tikai Eiropā. Jo mums jau savulaik bija augstākā ēka Eiropā, Pētera baznīcas tornis, kurš, diemžēl, Otrā pasaules kara laikā gāja bojā. Bet šobrīd mums ir daudz uzņēmumu, kur ir spējīgi būvēt ļoti kvalitatīvi, ļoti mūsdienīgi un ļoti ilgspējīgi. Mēs esam pazīstami ļoti daudzās Eiropas valstīs, mēs esam Skandināvijā, Lielbritānijā, Šveicē, Vācijā un viskaut kur citur. Tikai pašu mājās, diemžēl, pagaidām vēl nav tik daudz to objektu, lai pašu cilvēku saprastu, ka Latvijas firmas ir spējīgas saražot skaistas, kvalitatīvas un ilgspējīgas mājas. Latvijas koka būvniecības klāstera uzņēmumu portfolio ietilpst visdažādākie koka būvniecības piemēri. Mums ir gan sākot ar pavisam nelielām atpūtas mājām, ir vienģimeņu dzīvojamās mājas, ir daudz dzīvokļu mājas, ir daudzstāvu mājas, ir infrastruktūras objekti, ir tilti, ir rūpnieciskie objekti. Principā mūsdieniskais koka būvniecības paņēmiens ļauj būvēt jebko, ko būvē arī no citiem materiāliem. Turklāt 2017. gadā mēs arī taisījām īpašu eksperimentu, kad mēs pārbaudījām ugunsdrošību koka mājai pret mūra ēku, un koka māja uzrādīja ļoti labus rādītājus. Tā kā arī nevajag baidīties no koka kā no materiāla, kurš ir kaut kādās parametros sliktāks par betonu vai tēraudu. Koks ir ļoti labs, koks ir ļoti pievērots, un visā pasaulē to ir atzinuši cilvēki un labprāt būvē. Viens no koka būvniecības lielajiem trumpļiem ir rūpnieciskā ražošana. Mājas, kuras ražo rūpnīcās, moduļos vai paneļos un atved pēc tam un uzstāda objektā. Pirmkārt, tas ļauj saglabāt ļoti augstu būvniecības kvalitāti, jo viss notiek zem jumta, viss notiek pastāvīgā kvalitātes kontrolē. Turklāt tas ļauj ietaupīt laiku, jo jau tad, kad ir gatavs pats modulis vai kaut kāds panelis, viņu atved uz objektu, noliek objektā, ir mazāk iesaistīto cilvēku, mazāk patērēts laiks, mazāk patērēta tehnika. Kā visa rezultātā jūs varat ietaupīt naudu uz blakus servisiem, uz cilvēku nodarbinātību, uz tehnikas nodarbinātību. Un tas ir tas atslēgas elements, kas šobrīd spēlē savu lomu pasaulē. Jo to ātrāk uzbūvē, jo tev ir izdevīgāk un jo ilgspējīgāk tas viss ir. Sabiedrībā joprojām bieži valda priekšstats, ka koka būvniecība tas ir kaut kas tāds sens, veca guļbūve, kur mēs varam redzēt Brīvdabas muzejā, kas arī ir labas būves, un tas, ka viņas atrodas Brīvdabas muzejā, vien parāda to, ka koks ir ļoti ilgspējīgs un ļoti ilgi stāvošs. Bet jāatzīst, ka mēs dzīvojam 21. gadsimtā, un šobrīd no mājas, no ēkas, no savas dzīves vietas mēs gaidām mazliet vairāk komforta, mazliet vairāk tādu modernu elementu, un koks ir tas, kas šo atļauj izdarīt, atļauj mums visiem piedzīvot. Mēs varam uzbūvēt ļoti garus laidumus, mēs varam uzbūvēt ļoti augstas, mēs varam uzbūvēt platas, ļoti vieglas, skaistas, ērtas mājas. Salīdzinot ar citiem materiāliem, koks to dara ļoti vienkārši, ļoti viegli, ir viegli apstrādājams un viegli pēc tam, ja vajadzīgs, demontējams. 21. gadsimta būvniecība vairs nav tas, kas bija kādreiz viduslaikos. Mēs nebūvējam lielas laukapeņu pilis, kurām jāstāv gadsimtiem ilgi un jāsargā konkrētais punkts. Šobrīd mēs tur, kur būvējam kādu ēku, visticamāk ar laiku, pēc gadiem 50, 60, 100, būs kaut kas cits. Un tas nozīmē to, ka šī ēka, kas atrodas tagad, būs vēlāk jānovāc.
Ar citiem materiāliem ir problēma, jo citi materiāli puta, atstāja visādas atkritumu kaudzes, bet koka materiāla mājas ir ļoti viegli demontējums. Viņas ir viegli demontējums, un kas ir pats svarīgākais īpaši šajā mūsu zaļās domāšanas laikmetā, ka koka materiāli, kurš jau kaut kur ir bijis pielietots, mēs vēlāk varam pielietot atkal citās būvēs. Un tādā veidā mēs turpinam to labo darbu, ko mēs esam izdarījuši jau pašā sākumā, ka koks ir iekapsulējis oglekli, un tas ogleklis nekur nepazūd gaisā, bet viņš tiek aiznest uz jaunu būvi. Latvijas koku būvniecības klāstera biedri ir spējīgi būvēt visdažādākos objektus, gan lielus, gan mazus, gan tāvus, gan taisnus, gan platus. Bet mūsu pārliecība ir tāda, ka Latvijas videi, Latvijas pilsētām, Latvijas ciematiem īpaši piemērots ir nelielas 2-3 stāvu apbūves, kas nodrošina gan skaistu vidi, gan ērtu apkalpošanu, gan ērtus dzīves apstākļus cilvēkiem, kuri atrodas šajās ēkās.